Manuprāt, visātrākais veids, kā atrast labas iPad aplikācijas mācību mērķiem, ir izmantojot mājaslapu iklase.lv. iklase.lv ir veidot, lai palīdzētu skolotājiem, kuri strādā ar iPad. Te ir gan ieteikumi lieliskām aplikācijām, dažādiem mācību priekšmetiem, ir arī raksti un ieteikumi darbam ar planšetdatoru skolā. Apskatīsimies noderīgākās aplikācijas matemātikai. Redzam, te ir atlasīts labākās iPad aplikācijas matemātikas mācīšanai. Te ir pierakstīts, vai tā ir maksas vai bezmaksas aplikācija, kā arī ir apraksts, kurām klašu grupām šo aplikāciju vislabāk izmantot. Nospiežot uz saites vai aplikācijas ikonas, uzreiz atveras App Store aplikāciju veikals un ir iespēja šo aplikāciju ielādēt. Varam apskatīties arī saistītās aplikācijas. Ar labām aplikācijām bieži vien ir saistīts arī citas labas aplikācijas. Pirmajā rindā ir citas šī izstrādātāja aplikācijas, un otrajā rindā ir līdzīgas aplikācijas. Ja ir zināms kādas labas mācību aplikācijas nosaukums, varam meklēt to arī pēc nosaukuma. Atverot App Store aplikāciju veikalu, meklētājā ierakstam nosaukumu, piemēram, es zinu, ka e-forma izstrādā lieliskas iPad aplikācijas sākumskolai. Es varu uzspiest uz attēla un uzzināt vairāk par šo aplikāciju pirms to ielādēju. Vai varu arī uzreiz ielādēt, kā piemēram šo gada laiku aplikāciju. Trešais veids – apskatīsimies App Store ieteiktās izglītības aplikācijas. Nospiežam uz Featured, jeb izceltajām aplikācijām. Spiežam More, jeb vairāk, un tad Education, jeb izglītības sadaļu. Te ir pieejamas jaunākās un populārākās izglītības aplikācijas. Apskatāmies bezmaksas sadaļā, un te viena no aplikācijām ir Math Practice. Varam uzzināt vairāk par šo aplikāciju, un, ja vēlamies, varam arī iegādāties. Viena lieta, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ir uzraksts Offers in-app purchases. Tas nozīmē, ka aplikācijā par papildu samaksu tiks piedāvātas papildus iespējas. Līdz ar to, sākotnējās iespējas varētu būt ierobežotas.